Prezidents ir atsviedis apakaļ, mēs te visu uzklausījām un atrasinājām. Prezidents atsvied apakaļ pirmkārt, ka procedūrā pilnībā nebija ievērots princips uzklausīt nozares, viens, otrs, ka tas nav samērīgi un pareizi. Un šī gadījumā notika butaforija, un tā bija butaforija. ZZS nosaucot zemniekiem palielinās atbalsta loks, savu vēlētāju nedaudz apmienāja, bet tie jau nav visi zemnieku uzņēmumi, tie tikai individuāli tiek saņem šo, un vispārējo laiku tā ir problēma. Kas ar mežsaimniekiem? Kas ar tiem, kas apgādā augstsprieguma tīklus, sadalas tīklus ar pikapiem? Tiem visiem braucot uz izsaukumu būs jāmaksā viņiete. Tie, kas novērš katastrofas, ja? Jūs sakat daudzbērnu ģimenēm. Ķeksīts, skaisti, māleči, daudzbērnu ģimenes, cik daudz jūs redzat, kas braukā ar komerctransportu? Tie, kas pikapā ved savus bērnus uz skolu, tādus jūs domājat? Ja? Māleči, tiešām, fantastisks atbalsts, visi novērtē un visi saprot. Ja? Arī tie, kas atgriežas no ārzemēm, viņi visi ar busiņiem, ar pikapiem brauc no tās Anglijas, ja? To viņiet nemaksāsim. Tiešām, tāds kolosāls atbalsts. Ja? Tā ir butaforija. Jūs vienkārši ielikat ķeksīt. Un tie, kas tur kliedza, pa tiem 3 līdz 3,5 tonnām, šogad nepaukstināsim, bet nākošgad obligāti. Tas tā kā vēzīt ielikt tajā bļodiņā iekšā, viņu vāra lēni, sildi no sākuma, viņš jau nesaprot, ka viņš ir tajā bļodā un kā tas viss beigsies. Bet tā tas beigsies. Ar 1. janvāru nākošā gadā tas tā arī beigsies. Lēnām viss uzvarīs, viss pieradīs. Jāmaksā. Tāds ir jūsu pieejams šī likumdošanas izskatīšanā. Piedodiet, tā bija un ir butaforija.